Sveicien visiem, man sauc materiālā dzīvē ārā sauc Uģis Kuģis, bet šeit, templī, Krišnas apziņā man dēvē par Jogis Čandra dāsu. Es pirmo reizi ar Krišnīdiem satikos, kad man bija kaut kādi 17, 18 gadi. Bija tāds brīvdabas festivāls Tabūns, hippie festivāls, kur es nezinu, bija kaut 3 līdz 5 tūkstoši cilvēki. Visu kaut ko visu lietoja, es tajā skaitā. Un tur bija Krišnīda telciņa bez maksas baroja hippies mūs. Un viņi man ievilka ar savu ēdienu, bet man vairāk interesēja filozofija, jo es uzdevu jautājumu, kas es esmu, kāpēc es ciešu un kā atbrīvoties no ciešanām. Un viņš šo jautājumu man atbildēja, es pirmoreiz noķēru tādu vilni un pateicu, ka jāskat Hare Krišna ir. Un pēc tam jau es 20 gados apzināti sāk nākt uz templi, un tad viņi pateica, ko tu ņemies, nāc templī, kļūst par mūku, un es teicu, kāpēc ne, kas varbūt jautrāks kļūt par mūku un dzīvot klosterī, un tā es 7 gadus nodzīvoju klosterī. Vai esmu pievienojies Krišnas apziņai, es joprojām mācos pievienoties.